Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas, kur 20. pantā Jēzus saka: priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka arī šajā vakarā Tu atkal mūs sapulcini kopā, un līdz ar to mēs drīkstam uzreiz jau atgādināt sev pašiem, kāds tas ir liels brīnums, ka mēs šajā pasaulē vispār esam. Tu esi vienīgais, kas esi no mūžības uz mūžību, un mēs apzināmies, ka lai vispār šāda pasaule, kurā mēs esam piedzimuši un dzīvojam, lai tā varētu būt, kaut kam ir jābūt bijušam vienmēr. Un mēs saprotam, kungs, ka nekas no tā, ko mēs redzam sev apkārt vai sevī pašā, nav mūžīgs, nav bijis vienmēr. Gan mēs, gan šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir sākusies konkrētā brīdī. Mēs to zinām, nu jau pavisam skaidri, cik tālu esam varējuši iedziļināties šīs pasaules likumsakarībās un noslēpumos. Un tas nozīmē, kungs, ka pasaule pati sevi neizskaidro. Mēs šeit esam, bet kāpēc mēs šeit esam? Un tā mēs aizvien no jauna nonākam pie Tevis, pie tā, ko mūsu sirdis sajūt kā mūsu dzīves pamatu, bet ko mūsu prāts nevienmēr spēja aptvert. Tu priekš mums esi kā liels noslēpums. Varam vien bijībā nākt Tavā priekšā un Tev pateikties par to, ka mēs vispār šajā pasaulē esam. Jo Tu esi to radījis ļoti konkrētu. Un mēs zinām, kungs, ka Tevī apslēptā bagātība ir nesalīdzināma pārāk, pat par to brīnumaino, prātam neaptveramo realitāti, kuras daļa mēs esam. Lai cik krāsaina, plaša, daudzveidīga būtu šī pasaule, vēl ar vienu Tevī apslēptie noslēpumi ir daudz pārāki par to. Šī pasaule ir Tevis radīta. Tā ir Tavas gribas izpausme. Tādā veidā Tu esi parādījis sevi un ļāvis arī mums saņemt no Tevis spēku būt un vienlaikus apzināties šo lielo dāvanu. Kungs, ikreiz, kad mēs nākam Tavā priekšā mierīgā lūkšanā, kuras mērķis nav dabūt to, ko mūsu prāts grib, ko mēs vēlamies, bet lūkšanā, kurā mēs gribam patiešām satikties ar Tevi. Katrā šādā lūkšanā mūs pārņem šī neparastā sajūta, kā tas ir, ka Tu esi visu radījis un vienlaikus Tu esi vēl ar vien tik daudz pārāks par visu. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka drīkstam šādā veidā savu dzīvi uzlūkot. Jo, ja mēs skatāmies tikai uz tām ārīgi taustāmajām lietām, tur tiešām, kungs, ir brīžiem gaisma un brīžiem tums. Bet ja mēs saprotam, ka tas viss ir Tavas gribas izpausme, tad mūsu sirdi pārņem kāds dziļš prieks un drošības sajūta. Jo mēs pēkšņi saprotam, ka mēs esam šeit tāpēc, ka tāda ir bijusi Tava griba un Tava žēlastība. Tu esi mums uzdāvinājis, mūs pašus un šo lielo plašo pasauli. Un tas nozīmē, ka Tev ir kāds ļoti labs un ļoti pret mums labvēlīgi noskaņots nodoms. Nodoms, ar kuru Tu esi gribējis, lai arī mēs piedalāmies pie Tavas dzīves, lai mēs varam būt liecinieki, lai mēs varam paši baudīt šo Tavu bagātību un arī citiem par to liecināt. Un tikai visi kopā, tikai caur katrs savu ceļu un savu veidu, kā Tava gaisma mūsos atspīd, mēs varam kaut nedaudz izteikt Tavas godības lielumu. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies par šo apziņu, par to, ka lūkšanā mēs satiekamies ar Tevi, kas esi mūsu dzīvības pamats. Bet šovakar līdz ar lozunga vārdiem mēs vēl īpaši pateicamies, ka ne tikai mēs esam šī brīnuma liecinieki, ka mēs vispār šeit esam. Ne tikai šī dzīve mums ir dota, bet, kā Kristus pats mums saka, mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Tajā nākotnē, tajā mūžīgajā pasaulē, kurai Tu gribi, lai mēs piederētu. Un tā patiešām ir brīnumaina apziņa, ka ne jau mēs sevi varam kaut kā atpestīt un
ne jau paši sevi varam izglābt, ne jau paši sev to nākotni piešķirt. Bet tāpat kā tu esi devis mums šo dzīvi, tāpat tu gribi dot mums arī mūžīgo dzīvi, tavā gaismā un tavā tūmā. Un tas patiešām ir iemesls priecāties. Un tas patiešām ir iemesls atzīt, ka tā ir tava dāvana, tā ir tava žēlastība. Tāpēc, kungs, šovakar atkal mēs ar milzīgu iekšēju prieku un ar lielu paļāvību tev uzticam visu, kas mūsu dzīvē notiek. Mums cilvēkiem ir mūsu redzējums, mums ir mūsu sāpes, mūsu bēdas, mūsu raizes. Mēs lūdzam par mūsu tuvajiem un mīļajiem, mēs lūdzam par visām savām un citu cilvēku grūtībām, lūdzam par mūsu zemi, lūdzam par šo pasauli. Un mēs zinām, kungs, ka tajā visā mēs aptveram tikai nelielu daļu. Bet mēs zinām, ka tu esi mūs radījis. Un nu mēs zinām, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Mēs piederam tev. Un mēs gribam to izjust un tam ļauties. Lai arī šajā brīdī varam iemantot mieru, atpūsties un atkal celties jaunai dienai. Un to dzīvot kā tādi, kas piederam tev un kas apzināmies to, cik ļoti tu mūs esi mīlējis un cik ļoti daudz to esi mums devis un apsolījis vēl dot. Bet pār visām lietām, kungs, arī šovakar mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus pats mums ir iemācījis un mūsos ielicis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieveda mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.